Dinamo Rīga komanda 29. septembrī savu izbraukumu tūru sāka ar zaudējumu Helsinkos 2-3 pret vietējo Jokerit komandu. Kaut arī pēc spēles gaitas un arī demonstrētā snieguma Dinamo komanda izskatījās daudz labāk. Tomēr pēdējā minūtē ielaistie vārti neļāva no Helsinkiem aiznest nevienu punktu. 11,000 skatītāju klātbūtnē mūsu hokejisti izveidoja ļoti daudz vārtu gūšanas iespējas, taču realizēja no tām tikai 2. Nepalīdzēja arī lielais Latvijas līdzjutēju atbalsts, kas šeit kuplā skaitā bija ieradušies Somijas galvaspilsētā un kā varēja atbalstīt komandu. Mūsējie spēlēja labi, bet ar to šoreiz izrādījās par maz. Tā kā šodien ir Miķeļa diena un vārdu dienas svin gan Rīgas Dinamo uzbrucējs Miķels Redliks, gan arī uzbrucējs Miks Indrašs. Šodien par iespējām par spēli lūdzam padalīties vienu no šīs spēles labākajiem hokejistiem Miku Indrašu, kurš šajā mačā guva 1 vārds un atdeva 1 rezultātīvu piespēli. Šodien kaut kā nesanāca vārdu dienas dāvana Miķeļa dienā, tomēr zaudējums kaut gan izskatījās pēc spēles, izskatījās, ka varētu aizvest gan 3 punktus vai vismaz punktu. Kas nesanāca? Savas iespējas neizmantojām. Teikšu godīgi spēlējām, es domāju, ka daudz labāk par viņiem un arī iespējas bija iemest un kaut kā vienkārši atkal nekrīt iekšā ripa. Jūs maiņai šodien par veiksmes trūkumu laikam nevarētu sūdzēties abi vārti. Vārtsarga kājsarga. Kā spēlējis par vārtsargs? Viņējs. Viņējs. Ja godīgi, pirmais gols par kuriozs bija. Es nesaku, ko Cvārskis darīja, tāpēc tur bija jābūt tā, ka Ginč iemet, nevis es, bet sanāca, ka es iemet. Otrais vairāk vai mazāk, to tā normāli bija. Kur viņš līd ap vārtiem un trāja tālāk kāju. Jūs maiņai šodien tāda veiksmīga sniegums, vai ar šiem partneriem saproties labāk nekā ar citiem? Grūti tā pateikt, kuriem es saprotos labāk vai nē. Vienkārši pagaidām ar šiem iet un tāpēc arī izstāst, ka labāk saprotamies. Vairāk arī mēs neesam ne pirmā, ne otrā maiņa, mēs esam trešā maiņa vairāk tā kā jācīnās un mums neprasa to rezultātu tik daudz kā no citām ar pirmajām 2 maiņām un tas uzreiz atvieglo bišķi spēli pašiem. Kāda vispār ir iespēja no spēles šeit Helsinkos arēnas pretiniekiem? Tomēr pirmo reizi ar Jokerit spēlējām KHL. Atmosfēra forša, liela hāla, daudz skatītāji, diezgan patīkam. Mūsu arī diezgan daudz bija atbraukuši, varēja dzirdēt, Somi tāda bišķi klusa bija, bet jā. Un pretinieku komanda? Varbūt tā nebija viņa labākā spēle, ko viņa varēja parādīt, bet es saku, bišķi nepaicās mums un viņi arī paņemt visu mums. Izbraukumā vēl palikušas 2 spēles, Bratislavā pret Slovanu un Zagrebā pret Medveščaku. Kā izskatās tajās mačos? Nezinu, neesmu redzējis nevienu otru komandu šogad, tāpēc grūti spriest. Redzēsim, pirms spēles rādīs video. Speciāli pagatavosimies treniņā, rītā būs kaut kāda uzdevuma, kā viņi dara un tā jau redzēsim. Un kā pašiem jāspēlē? Jāizmanto vienkārši vairāk savas iespējas iemest. Spēlēm, šitā spēle bija laikam viena no labākajām pēdējā laikā, tāpēc saku vienkārši jāmeto vairāk iekšā. Paldies, daudz laimes vārdienā. Paldies. Noslēgumā abu treneru viedoklis par aizvadīto maču. What can I say? Everything that didn't kill you make you stronger. It feels like we deserve something more than that. In my opinion, we played the best game so far, but there's all about the goals. If you have the 100 scoring chances and you score just twice, and the opponent show you how you have to score. Of course, we knew the way the Jokerit is going to play. There's good players, there's good coaching staff, good experienced players, there's high skill players, and the last goal they scored, they showed they have the skills. And yeah, once again, my boys is playing well, but I'm very disappointed in the way we have our potential leaders. Like the second and third goal, it is unacceptable. They think they're here just to score the goals, but you have to play defense too. Thank you. You guys were skating really fast, and it was a very physical game. How did you prepare physically for this? Through the games. We play 4 games every second day, just through the games. All right. We were surprised. We knew the Jokerit there.
they're great skaters, and they will be fast. But we match the speed, and yeah, we play well, but scored just 2 goals. And the last question: would you pick up one player from each team which you think played the best today? It's not that easy to pick up. Okay, Hagman, he scored once again, but I miss who was the guys. The Moses, he made the play in the last goal. What about your team? My team, I would say all nominal third line, like Indršis, May and Bichelski. That was the best line. They scored both goals, and those 3 forwards, that was good to them. Yeah, the worst team won. Riga played very well, worked harder, won the one-on-one battles all the time, and created really many great scoring chances. So they played much better than Jokeri tonight. I don't know. This was our weakest game on this season. Riga dominated the game. So we have to think what happened.